Tā, ņindzas. Sāksim šo video kā vienmēr ar piebildi tā, ņindzas. Let's go! Karače. Kafijas krūzīti atkal. Un šodien vajadzētu mums iesvapot, ielikt 92. motoru. Es jau esmu iesācis, izņēmu viņu no stenda. Uzliku sajūgu. Tā laikam ir jāpagriež muzons klusāk, vai ne? Ko jūs sakat? Baigi skaļi savādāk. No, kaut kā tā būs drusku labāk. Tā, es esmu uzlicis sajūgas 20 ar performances kurvi. Diski bija kaut kādi tur organikas vai tur Karači tik smalki neatceros, es viņu gadu atpakaļ pirku. Motors mums ir, kas nezin, tas ir M50. M50 bloks, M52 galva un M54 visa augša apkare sadalenes. N55 ieplūde, pulsārs, PSR 3582, kas viņš tur tālāk bija, Gen 2 un ballbearings un viss pārējais. Tā kā redzēs, kā viņi sev parādīs. Tāpat arī pulsāra Westgates, dvižoks uz kaltajām iekšām. Protams, viss ir budžetā, nav nekas tur mega dārgais likts, bet ir redzēts, ka šādi būvē. Un diezgan lielu jaudu noņem un diezgan labi tas viss tur. Šodienas plāns ir ielikt iekšā un uzlikt kārbu un kaut ko, nezinu, varbūt vēl padarīt. Principā es viņu varētu celt iekšā tagad. Man te jāpārbīda kaut kur maliņā, viss ir, nezinu, kā man tas motors traucēs. Es to visu sakārtošu. Un tad kopā ar jums iecelsim iekšā. Jā, iepriekšējā video teicu, kad izkrāsošu motoru telpu. To es esmu izdarījis. Matēti melnu, jo te bija rūsiņas. Es viņas bišķī tur ar drāšu birsti piebirstēju, nobrunoksēju, vēlreiz nobirstēju. Un neko baigas tur fanātiski netīrīju. Autos pēc jurkas pretrūsas apstrāde te nebija, bet tā, lai tikai zolīdi izskatās. Vienīgi, ka šeit aizmugurē, te gan vajadzēs. Te vajadzēs jurku ieslēgt. Šito visu gribētos. Visu sakopt, noņemt tiltu visu notīrīt. Reku, te ir bāka nost. Ar vajadzētu visu sakopt, satīrīt. To, karači, vēlāk, pēc tam, kad ķersimies klāt hadenei, visu sadarīsim. Principā jātiek galā ir šeit ar dzinēju, ar visu dzinēju apkari, ar visām tehniskām lietām. To visu sadarīsim. Vajadzētu pasūtīt bumperi vēl uzlikt, lai varētu pozicionēt interkūleri, radiatorus, kaut kādu bumpera to bažbāru uztaisīt. Karači, tā iesim no priekšas uz aizmuguri. Kaut kā tā, jā, darbosimies. Darba te šī tik daudz. Līdzekļus tur vajag divreiz tik daudz. Karači, niere jau viena ir pārdota. Un kā saka, ar vienu nieri var dzīvot, bet bez divām
tad es taču viņu nepabeigšu. Tad ir kaut kas, nezinu, jādara lietas labā. Un. Jāpelna piķīts un jābūvē tālāk. Kā arī iepriekšējā video teicu, kad var pabalstīt kanālu finansiāli, var jums pretī iedot kaut kādu reklāmu. Ir man hūdī, ko es varu pārdot, tur daži ir palikuši. Kā saka, atbalsta manu kanālu, un es iedošu pretī hūdiju. Korēči, visu info atstāšu aprakstā, tā kā, ja kādu interesē, var droši to izdarīt. Agrāk īstenībā bija diezgan daudz atbalstītāju, un kas pat diezgan lielu naudu deva, ko man pat negribējās ņemt, bet, mega liels paldies viņiem, jo tas deva iespēju man tur braukt sacensībās. Korēči, tas bija agrāk. Vecajos vidīkos to visu var pastīties. Labi, tā, atkal te aizļarkstējos. Korēči, jā, puse no jums skatās neabonējuši, tā kā, ja tu skaties un neesi abonējis mani, tad, jo vairāk, ja tu skaties atkārtoti, piespiežam tur to subscribe podziņu, palīdzam vismaz izaugt līdz 10 štukām. Kā saka, tas nav grūti un nepalaidīs garām jaunus video, jo mums te, kā saka, kontents ir pa garāžu ir šitik daudz, jo ir viens turbomotors, ir otrs turbomotors, tur ir atmā motori, tur ir kaut kāda turbīna, ko varētu uzbūvēt kaut ko vēl, bet, korēči, viss kaut kas ir tā kā piesako, pieabonē. Jā, es te sakārtošos un tad iebīdīsim to motoru iekšā uz kronšteiniem un uzliksim virsū kārbu. Kaut kā tā. Korēči, ar vietu man te ir kā ir. Kaut kā jāmēģina iestumt. Ļoti negribu pārbīdīt to motoru. Vajadzētu šito ielikt iekšā un tad es nezinu, kaut kur atbrīvot vietu, smuki. Novākt visas tās detaļas. Nezinu, kaut kā viņas vajadzētu iekonservēt, lai tas viss nerūsē. Novākt kaut kur salikt plauktos. Tur jau ar tiem motoriem ir vis kaut kādas detaļas, kuras tiek pakļautas korozijai, sadalenes, kloķenes. Kaut kā, nezinu, jāmēģina to visu sasmērēt ar kaut kādu smērvielu, lai nerūsē stāvot. Jā, re, kur ir smuks, melns, matēts, nopūtu te līdz mastikai, jo te ir mašīnas krāsā augšu. Tā arī atstāšu. Kaut kā mēģināšu iestumt, nezinu, kaut kur jūs nolikšu maliņā, timelapsiņā, varat pastīties, kā es te mokos. Kaut kā tā, jā. Korēči, tā, līžaks ir iekšā, ieliku es viņu, drusku pacīnījos, jo, kā jau teicu, vietas pamaz ir. Bet, jā, tā viņš mums stāvēs. Jāpaņem gaisma. Paņemsim gaismu, parādīšu jums, cik maz vietas ir 92. Tā, izplūde. Sanāk mums iet eļļas abratka, atplūde, blokā. Vienīgi šitien ir kļūda, kad, laikam, vajadzēs pārtaisīt, jo sanāk pret. Korēči, tā nedrīkst atstāt, vajag brīvi, lai kritums ir. Šitas ir jāpārmetina, lai nāk un iet iekšā. Lai nestāv šitien eļļa un netaisa, kā saka, propku pretspiedienu.
Nu, viss pa skaisto. Te mums ies downpipes lejā. Vietas mums te ir diezgan pamaz. Bet, nu, kaut kā mēs viņu tur izbāzīsim šitien pa taisno lejā. Nu, kaut kā tā. Kaut kā tā man te viss izskatīsies. Viss pa čotnamu, pa skaisto. Nu jā, geitu es domāju varbūt lai stelējā, bet šitien nāk stabilizators stienis, tā kā geitu laidīsim tur, kur es biju domājis, šitajā vietā, kur ir lampa. Būs baigi garš, bet nu neko darīt. Neko darīt, kā ir, tā ir. Nu, kaut kā tā, jā, celsim augšā un liksim virsū kārbu. Un tad, principā, beidzot motors mums būs ielikts. Tad lasīsim visu apkari, radiatorus, degvielas sistēmu. Visu lasīsim kopā, lai paliek tikai pašās beigās vadi. No, kaut kā tā, ceļam augšā un uzmetam virsū kārbu. Tā, kārba būs mums no trīnieka dīzeļa 46. Skatos, kad viena centrējumā tā pa ir. Jāsameklē, jāieliek ir otra. Jā, 5 pārnesumu trīnieka dīzeļa kārba būs. Liksim viņu virsū, vienīgi ir mazas manipulācijas jāveic, ko mums prasa sajūga. Ko mums prasa sajūga ražotājs. Jānogriež ir šis te pa 4 mm īsāks. Jānoskrūvē nost, jānogriež. Tas tā mums ir izspiedē gultņa vadīkla. Vajadzīgi 4 mm īsāk. No, to izdarīsim. Sasmērēsim te visu un liksim virsū. Cerams, kad baigais čakars nebūs, ka tiks skrūvēm klāt. Nē, vēl skrūvis jāsalas. Kaut kur te visā šitajā bardakā bija skrūvis kārbas. No, kaut kā tā. Sakārtošu visu un liekam virsū. No tā, viss sadarīts, dakša iekšā, gultnes iekšā, to nozāģēju, skrūves sagatavotas, centrējumā tā pa iekšā. No, kaut kā jāmēģina tā uzlikt viņu virsū. Jācer, ka baigais čakars nebūs. Kārba mums ir virsū. Principā īstenībā nebija nemaz tik grūti uzlikt. Uzlikās tāpat kā stokā. Vienīgi kamēr izgāja cauri abiem diskiem un izcentrēja trāpījās tajā gultnītī, bišķī dabūja pačakarēties, diezgan plotni gāja virsū. Bet tā tunels principā atļauj. Vienbrīd domāju, ka vajadzētu paņemt nost to kārbu vēlreiz un šitien ieklapēt ar āmuru, lai brīvāk tiek klāt, bet nu, nē, atstāja kā ir. Var uzlikt resenīti ar muciņu un koreči viss ir pa čotnamu. No, jāuztais ir kulise.
Ne jau kulise, bet, nu, stienis kulisei. Tad paliek kardāns, pusasis tas viss, bet, nu, to arī uz pašām beigām pirms dzīs uz pravotku. To viss sakārtos, jo kardāns te būs jātaisa, jāpārtaisa šitas gals un jāstās vēl ar garumiem. Un vēl ir jāizdomā vispār kādu redaktoru un kādas puses likt, jo te ir diezgan beidīgi ar pusesīm. Visas ir plāniņās, maziņās. Nu, tūlīt nolaidīšu lejā. Motors ir šitā uz palikšanu principā. Nolaidīšu viņu lejā un pačekosim. Lēnu gan ir tas pacēlājs. Nu, tā tas izstāsta, palielam nekas te nav mainījies. Viss mums te būs pa čotnamu. Nu jā, tagad tik atliek atkal man pašancēt, papirt visādas lietiņas un pa samazglam lēnām taisīt. Ielikt sprauslas, aizvilkt uz aizmuguri, uzlikt bāku degvielas sistēmu, tad pieķerties ieplūdei, uzlikt kūleri, pēc tam pieķerties dzesēšanai, salikt visot nezinu par salona pečku, likt salona pečku salonā vai nelikt. Ja viņi likt, tad atkal viņi ir jāpērk. Stoka pečka. Būtu jau forši, ja viņa būtu. Vismaz logi nesvīstu ciet varētu ieslēgt. Atkrist tāda problēma. Vienīgi atkal varētu nelikt, varētu ielikt to elektrisko, cik viņi tur vajadzīga ir. Varētu ielikt arī elektrisko. Atkristu daudz gemars un daudz svars atkristu no mašīnas. Bet, nu jā, principā pagaidām tā. Nezinu, es tev kaut ko filmēšu tajā video. Ja kaut ko uzfilmēšu, tad arī pievienošu. Nu es īstenībā varu uzbūvēt Westgate'am trubu novadīt lejā un downpipe uzbūvēt un parādīt, kā tas izstās. Un varbūt jau līdz tam laikam būšu jau kaut ko arī piepircis, varētu vēl kaut ko pieskrūvēt. Jo. Stūres pastiprinātāji sūkņi man ir. Vienīgi nezinu, kādā viņa stāvoklī. Ģenerators ir ar nezinu stāvokli, vajadzētu aizvest uz remontu, lai pārbauda. Starters principā man ir, bet man žurkai nojuka, tā kā atkal uz 2 mašīnām ir viens. Domāju, ka šito es skrūvēšu šeit, es viņu biju nopircis priekš tā dzinēja. Tad žurkai jāsameklē, jānopērk vēl viens starters. No kaut kā tā es šodien metu mieru. Tad nākšu citā dienā kaut ko pastrādāt. Paņemšu atkal kameru līdzi, kā saka, jūs līdzi, lai varētu šo to jums parādīt. No, kaut kā tā. Skatās, kur ar Ivo. Viņam bija čomakam tirčiks un nebija miera, gribēja ar mētājās motors uzbūvējām šitādu dampīti. 50 kubi. Maziņu divriteni mocīti. Te ir uzlicis jau kur īso gāzes ručku, telefonu turētāju. Karači iet 65, sākumā gāja 59, ātrāk negāja. Tad uzlikām citu karbiņu un sāk iet ātrāk. Lampas, baigiņš te noķūnējis ir. Īstenībā strašnā tehnika, es te izmetu līkumu, karači nosisties ar viņu arī var. Jo, iedomājies divritenis, kurš iet uz 55 km/h. 55 vai 65, cik es tur teicu jau. Pats jau te putrojos. Labi, dai. Iešu mājā atpūsties. Jāslēdz.
Dators ārā, muzačka un gaisma arī ārā. 2000 years later. Nu tā ņinzas. Kamera jau ir aizputējusi no stāvēšanas. Noti pagājis vesels mēnesis kopš pēdējā kadra, ko es te darījos. Un man nesūda nav laika pie projektiņa. Bija visādi daudz darbiņi. Un stāvēja malā gan 92, gan arī video montēšana un filmēšana. Bet, nu jā, ko es te esmu izdarījis? Nihuja. Principā absolūti laikam neko kopš tā brīža. Teicu, ka uztaisīšu downpipe, tas nav izdarīts. Neko var pat redzēt. Liemezis jau rūs uzmetis no stāvēšanas. Nu jā, nekas nav izdarīts, vienīgi, kas man ir. Es esmu nopircis purnu. To vajadzētu likt virsū. Likt iekšā radiatoru. Tā doma ir likt visu no 92. radiatoru. Gan izplašanās trauku. Mēģināt kaut kā piekombinēt te klāt. Vienīgi ir liels jautājums par interkūleri. Lai viņi te ieliktu, tad man viņš ir jāzāģē kopā. Vai arī pārdodās no 335. interkūleri tūninga, kas ir ķipa tā kā biezāks un vēl iet uz augšu. Nezinu, jāstās pēc izmēriem. Ja te varēs iemānīt normālu kūleri, tad liksim kaut kādu universālo. Ja nē, tad liksim to no 335. iekšā. Tas būtu īstenībā čotkāk, viņam jau ir izvadi, tur, kur vajag čotka. Viens nāk uz šejieni, un otrs nāk, ja nemaldos, uz šejieni, vai, nu, tad tas jāskatās. Bet viens taču nebija uz šejieni izvads, taisnu turbīnu. Kā tad arī būs viss šito video. Noslēgsim. Principā šajā gadā tas būs, cerams, ka šajā gadā tas būs pēdējais video, ka es viņu paspējuši samontēt. Tad jauno gadu sāksim, pat es īsti nezinu ar ko. Varētu dabūt kārbu, sajūga disku un Ivo 46 salikt. Varētu kādas pāris treniņus pabraukt un mēģināt viņu pārdot. Not jā, un joprojām meklēju detaļas. Detaļas vajag šo te līsti ap durvīm, durvju gumijas. Vajadzētu pedāļus, visus ar visu vakumņiku. Nezinu, ko darīt vēl ar salona pečku, likt viņu vai nelikt. Varētu viņu nelikt, bet ko darīs kaut kādos lietainos laikos, ka logi svīdīs ciet. Tad atkal būs jāliek tā elektriskā, bet kā saka, ka tā elektriskā ne sūda nestrādā. Ar tāds liels jautājums, ko darīt. No, kaut kā tā, jā. No, un te vēl varētu video beigās uztaisīt atbildes uz iepriekšējā video jautājumiem. Man te bija jautājums, vai kapats vērsies ciet, un vai turbīna nesitīsies kapatā. Tā kā skatās, to es jums parādīšu. Aiztaisam ciet, kapats ir ciet, un turbīna principā mums tur ļoti minimāli, vai varbūt pat vispār, liekas, ka neskarās klāt. Bet izņemšu ārā šito ribiņu. Šitai vietā es viņu izgriezīšu. Izņemšu ārā, un tad viņi taču neskārsies klāt, jo viņa te ir kaut kādi pāris milimetri. Un īstenībā es to pat varētu nedarīt, jo tāpat es kapata eņģiem likšu apakšā distancerus un celšu kapatu uz augšu, lai ir lielāka gaisa plūsma cauri, lai labāk dzesējās. No tajā īstenībā vēl es esmu sprausas sapircis, to es palaidu garām. Jāsataisa railom stiprinājums,
un var salikt sprausas iekšā. No, tad nākamais jautājums bija par turbīnas pienākošajām aizējošām visām trubām, jo ķipa tad visi rādot turbīnu, bet nerādot, kā to pieslēgt. Principā pienākošā eļļas truba mums iet, un ieiet pie vanusa trubas, kur pieslēdzas vanus, ieliekās garāks tas banjo, tas bolts, un tas adapterīts klāt pieliekās un pieskrūvējās. Nu, šī tāda skrūvīta garāka. Nav man ko parādīt. Ot nopērkās šī tāda, kur var 2 trubas pielikt, un nopērkās tas gals. Ori, kur ir tāda truba. Šī tāda nopērkās. Un tad vēl viens šī tāds gals, pie kura var pieskrūvēt eļļošanu. Un abratka tas ir vienkārši, nāk no turbīnas, un es izurbju vienkārši caurumu, divos ietaisu vītni un pieskrūvēju flancīti. Šitien man ir nepareizi, būs jāpārtaisa, jo sanāk, šitien stāvēs eļļa iekšā, tas nav pareizi. Eļļai brīvi ir jāslīd lejā, nedrīkst būt šitā. Kaut gan es varu sadarēt, ka tas strādās, jo gultņu turbīnām ļoti maz eļļa iet cauri. Viņš strādās, bet šits nav pareizi. Labāk ir nogriezt un pārmetināt, lai iet tek pa taisno lejā. Not un pa geita pieslēgumu, un man nekas nav pieslēgts, nav ko parādīt. Principā te būs antifrīz dzesēšana viņam, nezinu, viņam ir vajadzīga, nav vajadzīga. Turbīnai arī ir antifrīz dzesēšana. Tai mēs noteikti pieslēgsim, bet pa geitu, redzēs, maškar pieliksim. Un tad ir, kā saka, 2 trubiņas. Viena nāks no turbīnas uz šeieni ar sailonīdu, kas regulēs spiedienu. Un vēl viena ir no tā regulātora nāks šitien uz Westgate augšu. Kaut kā tā apmēram. Šeit man būs eļļas radiators. Kaut kur liksim augšpusē. Šeit te vietā. Vienā nāsī vai pa vidu. Tad redzēs, kā būs. Nākamais jautājums bija par turbīnu. Kas man tā ir pa turbīnu? Tas mums ir pulsārs. Un precīzāk rekur. Nezinu, ar kvalitāti. Redz, neredz. PSR 3582 Gen 2. Tā. Tagad var redzēt. Ja? Ceru, ko redzēt. Protams, tā mums ir ar labu uzrakstiņu, ražot Ķīnā, bet ļoti daudziem es redzu, kad internetā braukā, YouTube daudz projektus taisa uz viņas, un viņa turo diezgan labi, tad, kā saka, izmēģināsim arī mēs. Kurš gan cits, ja ne pats tu viņu izmēģinās, iztestēsi un sapratīsi, vai viņa dara kaut ko vai nedara, bet, karači skatīsies. Tā ir principā lētākā gultņu turbīna, kas ir pieejama. Kaut kādi, ja nemaldos, 800 eiro bija, vai 750, kaut kas ap to rajonu. Tāda standarta jautājums, kā vienmēr, cik izmaksā uzbūvēt izplūdes kolektoru. Principā es jums, kā vienmēr saku, es cenu nevaru nosaukt, jo es nezinu, kādu jums vajag kolektoru uzbūvēt. Šim kolektoram apmēram materiāls aizgāja 300 eiro. Jā, apmēram. Un pa darbu nezinu, tur jāstāst, cik stundas es esmu pavadījis pie viņa. Bet līdzīgi tipa kolektori, principā pārdodās, viņi maksā no kaut kādiem 800 uz augšu eiro, tā kā mēram tik arī viņš maksā. Protams, var metināt kaut kādus vienkāršākus, kas būs lētāk un vispārējais, bet apmēram šādu, ja tu vēlies, tad ir jārēķinās ar normālu, kā
ciparu. Un īsti es arī baigi neskrienu visiem viņus metināt un baigi tur neņemos, jo es uzskatu, ka es neesmu tik profesionāls metinātājs, lai varētu sākt viņus tirgot, pelnīt naudu, jo, kā saka, sadirst reputāciju ar kolektoru, kuru tu uzmetini kādam, kurš pēc tam plaisā un tevi, kā saka, apdirš, nodirš, sūds ir. Nu, man tas īsti nav vajadzīgs, bet, nu, ja ir kādi uzstājīgāki, es esmu metinājis. Un kā saka, arī esmu metinājis un pārdevis viņiem. Nu, kaut kā tā, tas ir par kolektoriem. Kas mums tur vēl bija? Tā. Kolektors būtu forši parādīt video, kā saslēgt. Tas jau bija. Tālāk. Tā. Johnny kā. Pa EGT sensoru. Nu jā, īstenībā, tas EGT sensors, es uzskatu, ka viņam ir jābūt karstākajā vietā. Tas ir pirms turbīnas un jāmēra karstākā temperatūra. Ir, protams, jā, ka tur es jau esmu to cīnījies, kad viņi bieži nāk vaļā un UTT, un ka viņam var notikt galiņš, ieraut viņu turbīnā, un visādas tādas fiškas var notikt, bet pagaidām man ir tikai bijis problēma to, ka viņš skrūvējas vaļā. Bet es pēc tam uzliku jaunu to štucerīti ar to flancīti, ar to konusiņu jaunu piemetināju, un tā problēma pazuda. Vienkārši bija fiška tāda, kad izbrauci, viņš izkarsa, vajadzēja paņemt atslēdziņu un pārvilkt to EGT sensoru, un tad viņš vairāk vaļā nenāca. Tā nesen Garīgs Auto arī lika video, kā taisīt kolektoru. Īstenībā jā, vajadzētu nostīties, kā viņš tur būvēja un ko viņš tur darīja, jo viņam ar diezgan labi viģiki ir. Esmu skatījies. Tā. Džemperi varētu paņemt, bet nav ar Volvo. Nu, diemžēl man nav ar Volvo. Jā, tev labi sanāk. Ok, paldies. Kas mums te bija jābrauc ciemos. Docents. Droši var atbraukt ciemos, jā, kad es te kaut ko darbojos. Bet tagad ziemā ir sūdīgi, es mēģinu maz darīties, jo ir augsts garāžā, man te vajadzētu vienreiz pieķerties ar griestiem, jumtu savest kārtībā, jo tas man te ir ļoti visbeidīgā stāvoklī un tā kā bomžatņikā izskatās. Bet nu jā, koroči, rakstat komentārā arī šajā video, centīšos interesantākajiem komentāriem atbildēt. Not, kaut kā tā, ar to arī šogad beidzam. Un droši vien tiekamies jaunajā gadā, jaunajos video, jo mums ir daudz darba, vajadzētu vienreiz arī pavasarī tikt galā ar žurku, un vajadzētu šito maksimāli bīdīt uz priekšu. Īstenībā te ir ļoti maz palicis, vajag intercooler sistēmu, dzesēšanas sistēmu, degvielas sistēmu, un tad es principā varētu viņu vest uz vadiem, vai aizvest uztaisīt kardānu. Man liekas, ka vajadzētu vest uz vadiem, lai viņu piedarbinātu var. Tad es viņu varētu rūcināt, būtu viņš kustināms, nevis nekustināms objekts. Un, koroči, jā, tā kā piesako, ja neesi piesakojis, palīdzam man tik līdz tiem 10 000 sekotāju un tiekamies jaunajā gadā ar jaunu video, kā Daņi turās.